Čau, menedžeri un visi basketbola sekotāji, tiekamies jaunākajā LFL raidījumā, kurā parunāsim par NBA jaunumiem un fantasy rankiem. Ranki gan no manis, gan mūsu menedžeriem saliksim kopā un iedosim tādu lielo ideju, kurā virzienā skatīties uz spēlētājiem un kā izvērtēt viņus, bet saprotam to, ka ranks ir ranks, īstā dzīve ir pavisam citāda. Tas, kā tu veido savu komandu, katram ir atšķirīgi, katram pirmkārt ir savs prāts, savas idejas. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai galu galā, lai no kā tu iedvesmotos, tu izlemtu pats, kā tu to visu domā. Nu ko, līdz mūsu draftiem palikusi aptuveni nedēļa, tā kā mums ir patiešām intensīvi jāsāk likt iekšā darbs, gatavojoties kā man, tāpat arī jums, un es domāju, ka šis raidījums būs tāds pietiekami labi iedvesma, lai iesāktu, lai saprastu kaut ko vairāk un vispār iedziļinātos, kā kurš rankos sāk izvietoties. Un kāda ir tā reālā situācija? Nu ko, laižam, tad mēs pirmais, ko mēs šodien darām, paskatāmies, kādi mums ir tie NBA jaunākie jaunumi ziņu plūsmā. Tad pirmais, ko var informēt, ir tāds lielais no lieliem spēlētājiem, ir Joels Embiids, kurš nedavās šonakt notikušajā spēlē uz Minnesotu, kur 76eri spēlēja pārbaudas mačā pret Timberwolviem. Joels Embiids palika Filadelfijā. Viņam jau it kā jau iepriekš tika šī pārbauda ceļgalam ieplānota, tas jau bija skaidrs zināms iepriekš, bet tik un tā, ceļgala pārbauda viņam tiek veikta šobrīd, tā kā tas ir vēl viens tāds mazā izsaukums zīmīt par to, ka Joela Embiida veselība nav pilnībā kārtībā, un par to noteikti menedžeriem ir jāpadomā, kad viņa ceļgali gadu no gada veselāki nepaliks, viņu taupīs visticamāk arvien vairāk, nekāds super līdzeklis vai brīnums neparādīsies, un pēkšņi viņš nesāks spēlēt neiedomājami vairāk minūtes, neiedomājami vairāk spēles, tā kā ar to reiķinamies, un būs savas likstas ar Embiidu. Mičels Robinsons, kuram tika veikta potītes operācija maijā, cer un tēmē uz atgriešanos laukumā pēc jaunā gada janvārī. Denijs Grīns, trīskārtais NBA čempions, snaiperis, izcils komandas biedrs, un jau var teikt, podcasteris ir noslēdz savu karjeru. Tā kā, jā, novēlam veiksmi nākamajās dzīves posmos. Domāju, ka noteikti viņš strādās medijos, bet, snaipere pēdējo 2 sezonu garumā bija diezgan daudz traumas un spēlēja, ja nemaldos, pēdējās 2 sezonās kopā tikai kaut kādas 30 spēles pēdējā sezonā nospēlēja, ja nemaldos, 8 vai 9, tā kā traumas bija daudz, saprata, ka nav vairs ko mocīties, spēlētājiem 36 gadi, un Denijs Grīns, lai cik varbūt žēl, lai cik viņš varbūt bija mīļš, iesāka karjeru Clevelandā ar LeBronu un noslēdza citās komandās. Tā kā tas par viņu Dante Exums, kurš ir varbūt tāds tālāks beņas spēlētājs, bet es domāju, pietiekami svarīgi zināt, Dallas Mavericks austrāliešu spēlētājs izlaidīs 3 mēnešus, plaukstas operācija. Jā, viņš lielākoties sezonu būtu spēlējis, un arī pagājušo sezonu spēlēja iesākot no soliņa, tā kā Dončiča un Kairi Irvinga vērtību tas tik un tā nemainītu, bet iespējams kādā brīdī Jadens Hardijs vai Tims Hardavejs juniors varbūt viņu vērtību nedaudz paceļās, jo minūtes kaut kā ir bišķīt jāstalo, un ja gadījumā Dončičs vai Irvings kādā momentā nevar spēlēt, un Hardijam vai Hardavejam ir opcija ielīst starta pieciniekā, tad skaidrs, ka viņi būs pirmie, jo Exums bieži vien pagājušā sezonā bija tas, ja kāds no līderiem bija traumāts, tad viņš gāja starta pieciniekā, tagad būs iespēja kādam no tiem pārējiem 2, tā kā to arī varam pievērst uzmanību, varbūt tie spēlētāji ieskrienās kādā brīdī vismaz kā tādi flyerīši, ko paņemt uz vienu nakti. Bens Simons piedzīvoja atgriešanās maču. Pēdējo spēli pirms šīs uz NBA parketa viņš aizdīja tikai februāra 2. pusē, tā kā, vairāk kā pusgads jau bez šāda līmeņa basketbola no Bena Simonsa. Pirmajā spēlē 13 minūtes, devās starta pieciniekā, 1-5 metienos no spēles, 2 punkti, 2 bumbas, 3 piespēles. No starta piecinieka spēlētājiem Brooklynas sastāvā nospēlē vismazāk minūtes, bet tas ir saprotams, viņš spēlēs no ļoti, ļoti ilgu laiku un viņam vajag to momentiņu ieskrieties, bet kustējās. Grūti spriest, bet cik labi, bet kustējās, pietiekami normāli. Bet jā, šeit ir jāpavēro, kā viņa minūtes augs, kā viņš iejutīsies. Pirmā spēle ļoti tāds švaks indikators. Ļoti šaubos, ka Bens Simons būs tuvu tam, kas viņš bija labākajos karjeras momentos, bet arī varbūt flyerīts, varbūt pēdējo raundu spēlētājs. Ļoti, ļoti sarežģīti spriest, ir patiešām jāpaiet pirmssezonas mačiem, un tad varēs kaut ko vairāk pateikt par viņu, kā tur izskatās, bet pagaidām izstāsta, ka viņu
varētu iespēlēt starta pieciniekā, un tas uzreiz viņam dod tādu vērtības grīdu, bet atkarīgs no tā, cik viņš labs ar tām minūtēm būs. Zakarijs Risašē. Atlantas Hawks pirmais drafta numurs šajā draftā, arī kopējo pirmo drafta numuru tika izvēlēts. Viņam pirmajā pārbaudas spēlē 23 minūtes, 18 punkti, pavēroju, tās epizodes nebija tādas, ka viņš tur super uzņemtos, pats izkārtot 1-1 tur kādu izvazātu. Nē, tā nebija, pa lielam tās bija pēc labas piespēles, brīvs trīnītis, ieskrien, izraujās. Jā, bija viens tur moments, ka viņš pustālē metienā savu šo to it kā izkārtoja, bet es neredzu viņu kā spēlētāju, kurš būtu pirmā, otrā vai pat trešā opcija viņa pat karjeras labākajos gados. Viņš būs tāds saucamais līmētājs, kurš saliek kopā visu, sakārto bišķi aizsardzībā, iemet kādu trojciņu, labi skrien, cīnās, ir atletisks pietiekami. Tās būs tās Zakarija Risašē vērtības visticamāk šo sezonu un karjerā kopumā, bet es tā pēc pirmās spēles paskatoties, es teiktu, ka viņš ir nedaudz labāks DeAndre Hunters, vismaz karjerā varētu būt, un tā kā es domāju, ka viņu komandai, ja ne uzreiz sezonas sākumā, tad būtu jāizspēlē starta pieciniekā, par ko arī jau tiek runāts tieši DeAndre Huntera vietā, tā kā Zakarijs Risašē, varbūt arī flyerīts, free agent kādā brīdī varbūt ir vērtīgs, ir īpaši, kad izkrīt kāds no varbūt pāriem līderiem, bet varbūt viņš tieši ir labāks, kad viņam tāds Trace Youngs var iedot to brīvo piespēlīt stūrītī. Tā kā jāskatās arī moments ar viņu ir tāds, kad ir jāizvērtē, kāds viņš būs pirmkārt pirms zonā un ļoti svarīgi, kāds viņam būs sezonas sākums. Tā kā pēc viņa es draftā neskrietu, tāds pēdējā raunda piks, tas tur mēs varam mēģināt. Lonzo Balls, Bālu brālis, es runāju iepriekš jau, kad viņš būs ar sezonas sākumu jau gatavs. Tagad ir informācija tāda, ka viņš jau spēlēšot pēdējās 3 pārbaudas spēlēs. Un arī, protams, pirmajā regulārās sezonas mačā. Tā kā no Lonzo Balla varam gaidīt to, ka viņš būs laukumā. Kā viņš izskatīsies. Nu, es visticamāk domāju, ka viņš būs es domāju, ka man ir ticība, ka viņš būs pietiekami labā kārtībā, labā formā, labā tehniskajā apskatē, kā saka, izgājis bez vienniekiem pat. Bet viņa tā rūsiņa tieši no tā, ka viņš sēdēs uz beņķa, būs interesants faktors. Par to celi runājot, es te galu galā teiktu to, ka laikam jau tas menisks viņam ir pieņēmis, ķermenis ir pieņēmis to jauno menisku, kā saka, kas viņam tika transplantēts. Bet tā rūsiņa, viņa psiholoģiskais stāvoklis, pēc tik ilga laika ārā ar tik nopietnām ceļgalu problēmām, kā tas viss saliksies uz laukuma virsū, ir cits jautājums, bet vai var sagaidīt to, kāds viņš bija savos karjeras labākajos momentos, domāju, ka ne sezonas pirmajā pusē un ne varbūt šo sezonu vispār. Bet arī pēdējā raunda piks flyerīts, jā, viņš pietiekami labi izskatās pirms zonā. Šerons Šarps pleca trauma izlaidīs aptuveni 4 līdz 6 nedēļas, novembra vidū būs atpakaļ, tā kā šeit atkrīt varbūt tāds variants par to, kurš ies startā Portlandai, jo it kā bija doma, kad noteities Šarps un visticamāk arī šīs te Denis Avdija, un tu manī Kamāra būtu no beņķa, kurš šo zonu diezgan normāli priekš Portlandas līmeņas gāja starta pieciniekā un rādīja kaut kādu sakarīgu spēli, bet tagad, tā kā Šarps nebūs pirmo mēnesi ar komandu, tad vajadzētu startā iet gan Kamāram, gan Denijam Avdijam, tā kā tur ir skaidrība, vismaz pirmo mēnesi. Šie abi čaļi ir mazāk vai vairāk ņēmami kādā no LFL komandām, tā kā tas par Portlandu, bet Portlanda, protams, reiķinamies būs ļoti, ļoti bombzīga komanda. Tad kas par šodien? Tātad šodien mums ir ranki no 5 menedžeriem mūsu līgā. Viens menedžers elitē, viens 2., 3., 4. un viens menedžers prognozēja arī no 5. divīzijas mūsu līgā. Un gala beigās arī parādīšu savu ranku. Šeit menedžeri mums izvirzīja top 12, ja pirmās kārtas savus rankus. Es saliku kopā no LFL puses top 36, kad tiksim līdz tam pastāstīšu savu domu gājienu un varbūt tas, kā šis ranks veidojās. Bet šeit ir menedžera ranks, viņiem tīri pajautāja atsūti no 1 līdz 12, kā tu ierindotu vai draftētu šos spēlētājus. Un lūk, šeit ir elites menedžeris. Tātad Nikola Jokić pirmais, jāņem vērā, kad visi menedžeri lika dažādus pirmos numurus, ja viņi, bija pieejami dažādas opcijas, nebija tikai tā, ka Jokić visos ir vai tikai Wembanyama, kā redzam, pirmais bija dažādi pirmie numuri, šeit Jokić, otrais Dončić, Wembanyama tikai 3, tad Šejs, Haliburtons, Teitums, Edvards, interesants 7.
diezgan paaugstu, bet, protams, viņš ir simpātisks spēlētājs. Embiids, tur ir trauma risks, bet viņš pēc vērtības varētu būt augstāks, bet cik viņš atkal nospēlēs. Mičels, Trace Youngs, Lamelo Balls ielaužās pirmajā raundā, un Janis Adetokumpo noslēdz pirmo raundu elites menedžerim. Otrās divīzijas menedžera rangs arī Jokic, arī Dončič. Šeit pat Vembanjama nav trīniekā. Šeit savāc trešo pozīciju, Haliburtons 4. un Vembijs tikai 5. pozīcijā. Interesanti, tik zemu neviens cits menedžeris viņu nelika savā rankā. Tad ir Jānis. Iepriekšējais menedžers lika 12. šeit jau liek 6. Joels šeit 7. bija šķiet augstāk. Teitums, Mičels, AD. Pirmajā raundā šeit ielien KD, arī KD. Durants ielien arī pirmajā raundā, un arī otrs brālis no Phoenixas, Devins Bookers, arī 2 spēlētāji no Phoenixas. Interesanti ir pirmā raundā beigās otrās divīzijas menedžera prognozē. Trešās divīzijas menedžeri šeit jau Vembijs pirmo reizi pirmais, Jokic 2, Dončič 3. Šis jau kaut kāds vairāk tāds šīs pirmssezonas laikā klasiskāks trīnieks. Tad šeit 4, AD 5, Tyrese 6, Jānis 7, Teitums 8, Hardens 9. Interesanti. Ļoti strauji Hardens kāpja augšā, ļoti strauji. Mani pat ļoti nepārsteidz tas, ka viņš ir pirmajā raundā. Kaut gan pirmszonā bija turpat, nezinu, gluži 3. raunda tur izvēle, bet 2. raunda noteikti. Trace Youngs, Stefs Karijs un Joels Embiids. Šis jau tāds, es teiktu, klasiskāks tāds 12-nieks, ne bez tādiem lieliem pārsteigumiem, par kuriem varbūt būtu daudziem jāizbrīna acis, vai varbūt tādā nebūtu populāra šīs izvēles, bet jā, tāds ir 3. menedžera rangs. 4. menedžera rangs Dončič, Jokic, Jānis, šeit Vembijs arī bija 5. Džamorants, šis ir super no gurneņa izrautais piks. Jā, starp citu viņš rankos iet pa 3., pa 4. raundu, man liekas, ka pat pa 5. Otrajā vēl ir jau diezgan augsta, bet šeit mums ir 6. rankā. 6. rankā 4. divīzijas menedžerim. Ļoti interesanti. Es gribētu neuzprasīt pamatojumu īstenībā, bet kāpēc Džā ir to 6. Es varbūt personīgi neliktu. Jā, katram ir savs viedoklis un varam visi atšķirties. Tas, protams, ir pats pirmais, kas ir jāņem vērā. Tyrese, KD, Anthony's Edwards, Towns pirmo reizi ir pirmā raundā mūsu prognozēs, Čets arī pirmo reizi, un Bransons arī pirmoreiz. Tā kā šīs ir tāds viss ārpus kabatiņas, tāds drafts ārpus rāmjiem. Tā kā ir vērts padomāt, varbūt ir tāds klasiskāks variants, ir tāds ārpus grāmatas vairāk, un varbūt tev ir jāliek šīs idejas kopā, jāņem iedvesma. Nu, kā tad tu pats vari galu galā sadraftēt, kad tev tavs LFL drafts nāks galdā? Un 5. divīzijas menedžers, it kā mūsu zemākā divīzija, arī menedžeriem pajautāja, cik daudz no viņiem ir vispār debitanti fantasyjā, vispār ne tikai pie mums. Pietiekami daudzi, var teikt, ka grupās abās divās pusē ir apmēram pilnīgi, kuri fantasyjā nav spēlējuši. Tā kā šeit gan jautāju menedžerim, kuram ir pieredze. Viņa ranks Dončič, Jokic, Vembijs, diezgan klasiski, tikai Dončič ir šoreiz 1. pozīcijā. Šeit Embiids, Tyrese, Teitums, Jānis, AD, Mičels, Edvards un ne Haliburtons, bet Holmgrens arī kā 12. Interesanti, šeit trīnieks bišķīt pamainās. Šeit jāsaka diezgan klasiski, arī līdzīgi kā pagājuši, kad viņš arī bija 3., 4. Visvairāk, un šeit mums turās menedžeriem visvairāk pa 4. vietu. Tad tur Tyrese pa 5-6 steigā, Joels brīžiem ir pa vidu, brīžiem apakšā, Teitums kaut kur arī 7-8, Jānis diezgan interesanti, brīžiem tur 3., 5., brīžiem 11-12, AD būs interesanti kā ar veselību, Mičels tur kaut kur 1. raunda apakšā izstāsta populāri mūsu menedžeriem, Edvards kaut kur arī pa 2. pusi pie apakšu, un Holmgrens ir tāds, kuram var būt super augsti panākumi, bet var gadīties visādi, jo otrajā daļā iepriekšējā sezonā, 2. pusē, viņš bišķīt nosēdās. Un pāriesim pie LFL ranka. LFL ranku sastādīju pietiekami ilgu momentiņu. Sēdēju, domāju, bīdīju, mainīju, kā salikt. Centos atrast tādu stabilu, komfortablu ranku, kurš ir pietiekami labs gan vienas spēles
vērtībai, gan visas sezonas vērtībai, gan ņemot vērā varbūt traumu iespējamību, potenciālu, komandas situāciju rotācijā, komandas situāciju cīņā par titulu, kaut kādi jauni parakstīti spēlētāji, kāda līguma ir parakstīti spēlētājiem. Centos to visu maksimāli ņemt vērā, lai ir tāds pietiekami labs špikerīts. Un varbūt iedodot, protams, arī bišķīt savu subjektīvo, tur, kur man bija tāda liela tāda diskusija savā prātā, es, protams, pieliku savu subjektīvo viedokli, bet kopumā tas bija tāds, ko centos izvilkt, bet arī ņemam vērā, protams, tas ir mans viedoklis, tas ir tikai un vienīgi mans viedoklis. Varbūt tā, ka pēc pirmā mēneša saprotam, ka tur, 7 spēlētāji no šī ranka ir pilnīgi greizi un saprotam, ka citādāk bija jādara, un to es arī sapratīšu, bet tā ir tāda mana doma. Vembijs 1, Jokic 2, Dončić 3. Tas ir tāds, es arī domāju, ka trīnieks klasisks, pie kura jāpieturās. Varam būtībā pietiekami vieglu prātu visu trīnieku mainīt vietām. Tas ir atkarīgs no cik riska tolerants tu esi. Mana izvēle ir šāda. Es domāju, visbiežāk Vembanyama būtu, 10 drafti. 6, 5 būtu jāņem Vembijs 1, kādos 3 Jokic, kādos 2 Dončić. Tā uzmetot būtu mana doma. Šeit 4, Deivis 5, ja viņš ir vesels, protams, es viņam kaut kā laikam ticu. Viņam ir jābūt līderim Lakeros, un ja viss ir kārtībā ar veselību, vismaz puslīdz, un viņš pēdējā sezonā bija lielāks kāpātājs, likās, ka cīnījās vairāk, un varbūt pat arī neķerās tās traumas tik daudz virsū viņam, ņemtu un liktu rankā kā 5, Adetokumpo kā 6. Jā, it kā klasiski rankos viņam nav jābūt tik augstu, jo viņam ir sūdīgs soda mētieni, bet tas nav ranks, pēc kur tu reāli var uzvarēt sezonu. Tev ir jāņem, kur tu reāli var salasīt 5-6 kategorijas, un 5-6 Adetokumpo tev var iedot ļoti jaudīgs. Haliburtons, man 7. Teitums, Youngs, Embiids man ir dēļ tām traumām, ceļiem, es laikam viņam negribu tā uzticēties, es viņam lieku kā 10, bet es pilnīgi saprotu, saku vēlreiz, tas ir mans rangs, manas domas, katram var būt savādi, citādi, un pilnīgi tev nav jāvadās pēc šī, tās ir tikai manas domas. Embiids tikpat labi var būt 5, ja viņš būs vesels, nav problēma, bet es tomēr ierēķinu bišķīt, kad viņa veselība var būt klibāka. Edvards man 11. un Donovans Mičels 12. Pirmais rangs, es domāju, ir diezgan tāds drošs, tāds safais variants, 12, ar kuru tu īsti nevari kļūdīties. Paņemot kādu no viņiem, protams, ir daži vērtīgāki, daži mazāk vērtīgi, bet tādā ziņā, ka tu, paņemot kādu no čaļiem, ir ļoti maz iespēja, ka viņš pēkšņi nokritīs un viņam vērtība būs tikai, piemēram, 3. raunda vērtībā. Tādā ziņā es domāju, šie spēlētāji diezgan droši. 2. raundu man Lamelo ir. Traumatisks, tā ir Charlotte, ko viņi darīs sezonas 2. pusē, kāda būs rezultāti, bet it kā viņiem būtu jāsāk mēģināt iet pēc uzvarām. Lamelo nav bijušas tādas hroniskas traumas tādā ziņā, ka tās ir neizārstējums vai kuras tikai kļūst sliktāks un sliktāks. Tās bija palielam potīts, kurš jāsavad kārtībā, un ja viņš ir vesels, mēs zinām, ka viņš var būt 1. raunda spēlētājs, un es laikam viņam ticu vairāk nekā daži citi. Hardens kāp uz augšu, man ir uzkāpis līdz 14. vietai, 2 Phoenixas brāļi man ir 2. raunda 1. pusē, redzējām dažiem LFL menedžeriem, viņi jau bija 1. raundā, abi 2, man ir 15. 16. Karijs 17. Sabonis 18. Lillards 19. Iepriekšējā sezona bija viļņaina, Lillardam arī bija labāki brīži, bija sliktāki brīži, bet es domāju, visi kārtībā, viņš varētu pat pārspēt šo pozīciju beigu rankā. Holmgrens 20. Towns ir interesants, kā viss saslēgsies Ņujorkā. Šobrīd tā arī tikai pirmssezonas pats sākums. Un, jā, ļoti iespējams, ka Towns var būt augstāk par šo vietu, bet es mēģināju atrast tādu vidusceļu, kur tu tā seifi varētu reiķināties, kur viņš varētu sezonu noslēgt. Paul George, Irvings, Barnes man noslēdz 2. raundu. Barnes tāds sketčī brīžiem, jo, ja nemaldos, viņš bija tas spēlētājs Toronto, kurš pievienojoties Barretam, pievienojoties Quicklyam, viņa usage bišķīt nokritās. Tā kā tas ir tā riskanti, kam ir jāpievērš uzmanība, un es arī šaubjos, vai tik augstu mani likt. Bet beigās ielika 2. raunda pēdējā vietā. Man līdz vēl varbūt ar labu vērtību, ja pēkšņi neizmēģinās Rockets kuģa kursu un viņi nesāk superiet uz jaunajiem, kam nevajadzētu būt un nenotikt, jo viņi maksā labu piķīti Van Vlītam un viņam būtu jāspēlē tāda pat loma kā pagājušajā gadā, un viņš bija 2. raunda spēlētājs. Bransons, Markanens vai Jūtā 2. sezonas pusē
apsēdīsies vai turpinās ar pilnu jaudu, būs jāskatās. Fox, LeBrons James, es domāju, pietiekami joprojām safe variants tādā 3. raunda sākumā. Jalen Johnsons, Jimmys Butlers arī tāds, par kuru es domāju, bet man likās, bļāmits, man ir viens Miami spēlētājs jāieliek. Bamam Adebayo bija tāda vilšanās sezona. Jimmys izlaida gan tēva nāves dēļ brīdi, un bija, laikam, psiholoģiski diezgan sagrauts pēc tā, un bija grūti saņemties un motivēt sevi spēlēt, bet es domāju, ka šo zonu viņam būtu jāatgūstās, bet, protams, jārēķinās ar to, ka viņš nespēlēs ne 80, ne 70 spēles, un varbūt pat ne 60, bet tās, kuras viņš spēlēs, joprojām ticu, kad spēlēs super augstā līmenī. Un Butlers, jā, reiķinamies, kad X spēles vērtībā viņš būs visticamāk labs, lai gan vecums jau viņam kāpj uz augšu, bet joprojām es domāju, viņš būs labs, bet kopējā sezonas vērtībā viņš pat var būt zemāk par šo. Tā kā es mēģināju atkal atrast tādu vidusceļu starp to un to ranku. Jelens Viljams no Oklahomas it kā 3. spēlētājs aiz šeja, aiz Holmgrena, bet viņš pieliks, un es domāju, šis ir tāds labs rangs viņam. Tairijs Maksijs, Šenguns, kuram ir nedaudz pavāji sodiņi, bet, ja tu reiķinies ar viņu sodiņiem, kuri būs 60 līdz 70%, tad tu viņu vari diezgan droši ņemt. Pārējais diezgan labs viņam būs Moblīs un Keits Cunninghams, par kuru arī nejūtos super droši 36. vietā, bet arī jaunais Detroitai būtu jāsāk spēlēt. Viņam ir viens labāks partneris Tobijas, kurš beidzot pavērs to laukumu arī bišķīt plašāk, un ja Cunninghamam turēsies veselība, viņš var būt augstāk, bet, protams, var būt arī zemāk. Un atkal šīs ir tāds vidusceļš, kuras mēģināja saskatīt kaut kādu viņa beigu tādu pozīciju noslēdzot sezonu. Un tādas fantasy muļķības un domas, par ko ir varbūt bišķīt jāpieskata sevi, jāatcerās pirms drafta un jāpatur prātā, strikta sekošana kāda cita rankam un domām, varbūt tavu fantasy muļķība. Arī saku, mans ranks nav tavs ranks, tās ir manas domas, mans ranks varbūt grejs tavā prātā, vai tavās, nezinu, drafta prognozēs, tam, ko tu prognozē uz katru ranku sev paņem, tādas kategorijas, kuras tu gribi vākt. Katrs veido to komandu, kā viņš vēlās, kā viņam attīstās pirmkārt drafts, kas tiek paņemts jau, kas viņam paliek ko ņemt. Tu vari iedvesmoties, tu vari skatīties, tu vari, protams, ņemt labus viedokļus, dažādus viedokļus, respektablus varbūt viedokļus, bet galu galā tev ir jābūt savam prātam uz pleciem, savai galvai un jāslēg viss kopā un jābūt diezgan mobilam savā draftā un jāsaprot, ka tev vajag vairākas opcijas. Ja neiet, piemēram, viens variants, viena tā taktika, kategorijas, ko tu gribi veidot, varbūt tev bišķīt jāpaņem kreisais gājieniņš un jāņem cits spēlētāji. Augstāk spēlētāja vieta rankā nav vienāda ar labāku komandas rezultātu. Tātad, ja tu paņem it kā rankā, it kā draftos vidēji, ja tur kaut kāds spēlētājs ar 20. vietu, un tev ir jau 27. piks pienācis, un tu domā, bļāviens, viņu neviens nav paņēmis, viņam ir jau 7 vietas vēl, jo pēc tā, ko es redzu, bet varbūt viņš pilnībā neiet tavā komandā iekšā. Varbūt tu taisi garo spēlētāju komandu, un tas ir kaut kāds, piemēram, tur Trejs Youngs. Vispār, kaut gan varbūt viņš ir super labs, un teorētiski tu viņu var paņemt un pēc tam treidot sezonas laikā, it īpaši, kad viņam ir super labs moments. Tā ir viena taktika, bet varbūt tev ir jāapdomā visas opcijas, vai tas ir tā vērts, vai es viņu varēšu aizstrādāt pietiekami ātri, lai es neiegāstu savu sezonu jau regulāro sākumu, un pēc tam man ir grūtāk tikt playoffos. Tā kā viss ir jāliek kopā, visas opcijas, bet tāda laba doma ir tā, ka neķer spēlētājs tikai dēļ viņu ranka, un ka viņš man tāpēc būtu jāņem. Ņem to spēlētāju, kurš kāds tev ir plāns, vairāk pieturies pie sava plāna, protams, atkal esi mobils, bet neskaties tikai uz cipariem. Tā kā tāda ir man šodienas doma par rankiem, par tādu ideju. Protams, vēlreiz saku, katrs domājam savu, katram ir savs prāts, savas idejas, un es ceru, ka šis jums visiem būs tikai kā maziņš palīgs, maza iedvesma, jūs iekustināšu sezonai, lai jūs sākat pievērst to ideju. Tā, tie spēlētāji iet šādā virzienā, šajās pozīcijās, tiem ir traumas, tiem nav. Pagaidām visiem top dūžiem lielu traumu nav, izņemot Embiidam ir lielākā jautājuma zīme, pārējie visi ir diezgan veseli no būtībā top 36, ko es rādīju raidījumā. Tā kā tā. Paldies visiem, ka noskatījāties, ja tu novērtē mūsu saturu un to, ko daram. Paldies, ja uzspiedīsi patīk un pieabonēs mūsu kanālu, bet menedžeri
drafts jau pēc aptuveni nedēļas. Gatavojamies un tur jums par jums īkšķis un tiekamies nākamajos raidījumos. Čau visiem!